Tā ir energoservis kompānija ESCO saīsinājums. Bet principā tā ir pieeja, kad ir viens atbildīgais visā garajā ciklā, kas ir ēkas atjaunošana. No pirmās kopsapulces līdz ēkas atjaunošanai. Mērķis pēc būtības ESCO ir atjaunot ēku un garantēt, ka rezultāts tiek sasniegts. Un šī garantija ir 20 gadus. Izmantojot arī ESCO pakalpojumus, tas nozīmē, ka vienmēr tiek piesaistīti arī pieejamās atbalsta programmas, kā Altums, kādreiz LIA. Bez tām arī ESCO pieejā modelī neiztiek, jo mērķis ir tāds, lai iedzīvotājiem pirms ēkas atjaunošanas un pēc atjaunošanas tās izmaksas būtu salīdzināmas, viņas būtiski nepieaugtu. Tas ir arī realizējot ēku atjaunošanu, izmantojot šo energoefektivitātes pakalpojumu līgumu. Un lai to garo ceļu, kas bieži vien var būt no pirmās sapulces vairāk kā 2 gadi, lai viņi izdarītu saprotamāk iedzīvotājiem, mēs viņus sadalām principā 2 soļos. Pirmais solis ir ēkas atjaunošanas plāna sagatavošana. Tas ir šis EPL priekšlīgums, kur ietvaros tad tiek uztaisīts energoaudits, tehniskais apsekojums. Mēs saprotam, kas ir tās būtiskās problēmas ēkai, kas būtu jānovērš, un tad tiek sagatavots projekts. Ir ļoti būtiski, ka šīs uzņēmums ir līdzās šī projekta sagatavošanas laikā, lai to mājas darbu, kas principā ir pats svarīgākais, lai paredzētu tos risinājumus, pasākumus, kas ir racionāli, ekonomiski principā pamatot. Arī šī kvalitāte projektam būtu pietiekami augsta, lai pēc tam, kad ir būvniecība, kur būvnieks ir jāizvēlās bieži vien konkursos, iepirkumos, mēs šo kvalitāti spētu nodrošināt. Kas ir, man liekas, svēts un tiešām svarīgi pieminēt, ka energoservis kompānijas mūsu Latvijas regulējumā tās nav būvniecības uzņēmumi. Mēs esam vienā laivā ar iedzīvotājiem, aizsargāt iedzīvotāju intereses, lai tā ēku tiktu atjaunota kvalitatīvi un tas rezultāts tiek sasniegts, un tam ir garantijas. Tad tas pirmais solis ir EPL priekšlīgums, un tad, kad šis plāns, ēkas atjaunošanas plāns ir izstrādāts, mēs tiekamies ar iedzīvotājiem 2. sapulcē, līdz tam mēs esam viņus iesaistījuši, un tad mēs sakam, tad rekur ir šī iespēja, un viņiem vienmēr ir iespēja salīdzināt, jo ESCO šajā gadījumā arī ESCO ņemtu aizņēmumu uz sevi, tad tās salīdzināmās eiros kvadrātmetrs ir ļoti, ļoti līdzīgs. Un tad dzīvokļu īpašnieki ļoti brīvi var izvēlēties, saprast. Uzņemamies paši risku atbildību. Mēs zinām, ka mēs māju atjaunosim visticamāk mūsu dzīvē vienreiz. Ko darām pirmoreiz, tur notiek kaut kādas kļūdas. Var pieļauties, vai tomēr uzticam, kam ir pieredze un arī garantē rezultātu. Man liekas, ir ļoti būtiski pieminēt vienu ļoti svarīgu lietu. Tad bubulis, bailes mājās iedzīvotājiem ir kredīts. Un cilvēki tiešām baidās ņemt kredītu tīri no mūsu vēsturiskās pieredzes. ESCO pieeja ar šo energoefektivitātes pakalpojumu līgumu atrisina šīs bailes. Principā uzņēmumi paņem šo kredītu uz sevi, atjauno ēku un atmaksu par ēkas atjaunošanu gūs no enerģijas ietaupījuma. Tas ir tas pamata princips. Mēs esam ieinteresēti, lai tas rezultāts tiek sasniegts kvalitatīvi, tiek ietaupīta enerģija un šis ietaupījums sektu ēkas atjaunošanas izmaksas. Realitāte ir tāda, ka šodien būvniecības izmaksas ir dārgākas nekā ietaupījums. Līdz ar to tur sanāk nedaudz vairāk piemaksāt, bet pēc būtības tas arī būtu klasiskā ceļā, kā atjaunot ēku. Vienīgais tā atbildība nošķirās. Tas ir uz iedzīvotāju pleciem, vai tomēr kāds, kam ir tā pieredze ar atjaunotām ēkām.